Latvijas Leļu teātra trupa jau kopš pagājušā gada izskaņas atgriezusies savā vēsturiskajā, bet renovētajā ēkā. Un turpina laust stereotipu, ka Leļu teātris ir tikai bērniem. Aprīlī vien skatāms 4 izrādes, kas piemērotas kā pusaudžiem, tā pieaugušiem. 15. decembrī mēs atklājām teātri. Faktiski tas bija tīras, tukšas sienas, bez spoguļiem, āķīšiem. Tas līdzīgi kā dzīvoklis, kurš ir izremontēts, kurš ir pilnīgi tukšs. Tu ienāc un teikt, kaut kas sāk darīt, kaut kas ir jāapdzīvo. It sevišķi tādai vidē kā teātris, kurā vajag šo radošo enerģiju, šo visu apkārt, lai viss notiek, lai viss būtu. Un mēs esam tagad noliktavās un lēnām viņi sev atkal apauga ar daudz lellēm. Parādās atkal tā teātra dzīvība. Ekskursiju pa atjaunoto teātra ēku, kas vēl smaržo pēc svaiga remonta, sākam no 2. stāva. Šeit arī domāts par invalīdiem. Cilvēkiem ar ratiņkrēslu, ka viņi arī var tikt uz izrādi 2. stāvā. Kā ieradušas jau vairākas Leļu teātra apmeklētāju paaudzes, līdzās mazajai zālē joprojām ierastā kafejnīca un terase. Šitien forši tieši pavasarī sēdēt ārā. Arī skatītājiem patīk, viņi nāk pirms izrādēm atpūšas. Kur te var redzēt to augšā, to jumtu pacelto. Paceltais jumts jeb piebūve sniedz plašāku telpu mazajā zālē. Krēsli vēl drusciņi tie paši vecie, bet iespējams kaut kas mainīsies, bet toties ir griezti augsti. Līdz ar to ir arī gaisa vairāk. Agrāk bija diezgan zemi tie griezti. Arī skatuvi nedaudz plašāka un augstāka. Arī ar marionetēm darbojoties, tas, kad vēl telpa augšā, kad mums nedaudz sanāk kā šņurbēniņi, arī kaut ko var noslēpt. Un teātrim atkal tas ir izdevīgi, kad ir vēl papildus iespējas. Savukārt kādreizējā Leļu muzeja telpa pārtapusi par kamerzāli, kur šodien notiek mūziķu mēģinājums jaunākajam iestudējumam. Uzreiz visiem interesē. Leļu teātra ēka tagad ir gudrā māja. Līdzās mainītam jumtam, stiprinātām ēkas nesošajām konstrukcijām, nama siltināšanai, logu un durvju maiņai uzstādītas modernas apkuras un ventilācijas sistēmas, kā vadība tiek pamazām apgūta. Pierasts dzirdēt, ka pēc kultūras institūciju ēku renovācijas tās saimnieki iegūst vairāk telpas, bet Leļu teātra lielajā zālē skatītāju vietu skaits nedaudz pat sarucis, tāpēc šejienes māksliniekiem jāstrādā divkārt. Salīdzinājumam, lai Leļu teātris nopelnītu tikpat, cik ar vienu izpārdotu lielās zāles izrādi nopelna, piemēram, Dailes teātris, leļiniekiem jānospēlē 5 izrādes, 190 skatītāju vietas pret 980. Tāpēc teātris cer uz paplašināšanos. Vietas ir šausmīgi maz. Ja jūs nostājaties tur, kur ir garderoba, kur ir loks, tad ārējā siena ir garderobas siena, un tāda ir viss teātris. Šī ir platākā vieta teātrī, lielā zāle. Visur citur mums ir pakalveida teātris, un viņš ir tik šaurs, cik viņš ir. Mēs šobrīd esam uzsākuši sarunas par to ar kultūras ministriju, kā mēs varētu tālāk attīstīties. Un viens no plāniem ir tajā stūrī, Barona Elizabetes stūrī, tur kādreiz bija Suvorova viesnīca, tā viņa dēvēja. Tajā apjomā ir iespējams veikt kaut kādu veidu paplašināšanos. Aktieri lielajā zālē šodien gatavojas topošajai izrādei pusaudžiem un pieaugušajiem Jelgava 94. Tas būs jau 4. iestudējums šai vecuma grupai šo sezonu. Tie, kas atnāk, tie ir priecīgi un gandarīti. Tāpat man izrāda smalkā skaits, it kā izrāda pieaugušiem, bet jauniešiem diezgan aktuālām tēmām un lietām. Viņi reizēm atnāk no skolas, obligāts pienākums, un ar skepsi, ar savu opozīciju pret visu teātru, un Leļu teātris, un kas tas ir šī bērnu teātris, bet noskatoties šo izrādi, viņi stipri maina savas domas. Savādi. Kādēļ man rādītāja pirksta naks platāks par citiem? Tu ievēroji? Nē. Nebija pamanījis. Sīkums. Jā, laikam tas jau tikai mātā liekas. Jā, jauki, jā. Labi, man tagad atkal jāskiem rīt apskatīsim tikai milzu tauriņus čau. Tāpat arī ir mums vēl viena izrāde jauniešiem pusauģiem, tā ir Vaļa dziesma, kas arī ļoti laba izrāde. Mēs slepu slavījāmies gar žogu, un tur tas bija. Stūris, kur kravas mašīnām un citai tehnikai veids apkopu. Mazgaitās no putekļiem mainīja eļu, lēja benzīnu, un šoferis veco eļu izlēja turpat zemē. Es teiktu, ka šobrīd mainās tā skatītāja plūsma, jo mēs
piedāvājam mazliet vairāk dažādai auditorijai, bet tur arī atkal sākās plānošana. Tu nevari likt jauniešu izrādē paralēli mazo bērnu izrādi, jo jaunieci otrais nenāks uz vietu, kur ir pilns ar maziem bērniem. Mēs arī vēl domājam, kā kļūt vēl atvērtāk tieši jauniešu auditorijai. Ar nākošo sezonu plānojot vēl būt kaut kāds mazliet savādāks aktivitātes. Reizi mēnesī hip-hop koncerts vai mums ir skatuve, mums ir telpa, mums ir aparatūra, kas tā kā radinātu, ka šī vieta nav tikai maziem bērniem, jo tas ir tāds stereotips, kas ir visā sabiedrībā, jo pasaulē leļu vai vizuālais teātris ir pilnīgi visām auditorijām. Paralēli radošajam darbam teātris plāno apdzīvot arī ārtelpu. Te var gaidīt soliņus un instalācijas, kas būšot interesantas gan bērniem, gan pieaugušiem. Madara Rudzīte, Toms Auziņš, Jauns TV.